Ivara mājas lāči ir viņa miera osta, vieta, kur katrs rīts sākas ar dabas skaņām un iecavas upes rāmo plūdumu. Šeit, prom no pilsētas steigas, viņš ir atradis savu patvērumu un dzīves ritmu. Kopā ar savu dzīvesbiedri Mairitu viņi ir radījuši pasauli, kas balstās uz darbu, cieņu pret zemi un vienkāršām patiesām vērtībām. Ivara dienas paiet, rūpējoties par saimniecību. Viņa uzticamais traktors nav tikai tehnika, bet gan darba biedrs, ar kuru tiek apstrādāta zeme, kas baro un uztur. Savukārt vecais, bet joprojām spēcīgais Land Rover ir neaizstājams sabiedrotais, lai pārvarētu lauku ceļu grūtības un nokļūtu tur, kur citi netiek. Katrs stūris šajā zemē ir Ivaram pazīstams un mīļš, no senajiem ozoliem līdz upes līkumiem, kur viņš smeļas spēku un mieru. Šī ir viņa dzimtas zeme, viņa saknes un viņa nākotne. Taču šo idili apēno tumšs un draudīgs mākonis Rail Baltica projekts. Gigantiska tērauda līnija, kas paredzēta, lai cauršķeltu Eiropu, draud iznīcināt visu, ko Ivars un Mairita ir iekopusi. Plānos viņu mājas lāči atrodas tieši uz projektētās trases. Neziņa par nākotni ir kļuvusi par ikdienas pavadoni. Vai viņu mājas tiks nojauktas, vai zeme, kurā viņa senči ir dzīvojuši gadsimtiem, tiks atsavināta progresa vārdā? Šī cīņa nav tikai par īpašumu, tā ir cīņa par savas pasaules, to savas identitātes un dvēseles miera saglabāšanu pret bezpersonisku, milzīgu spēku, kas draud visu samalt putekļos. Šīs spriedzes un nenoteiktības apstākļos vakaros Ivars meklē atbildes dziļākās patiesībās, ienirstot pasaules noslēpumos, kas slēpjas aiz redzamās realitātes. Viņš dalās ar savām dziļajām atziņām par pasaules uzbūvi, mēģinot saprast spēkus, kas vada ne tikai viņa likteni, bet visas cilvēces ceļu. Viņš stāsta, ka smalkā pasaule, neredzamo enerģiju un vibrāciju līmenis ietekmē fizisko realitāti daudz vairāk, nekā mēs spējam iedomāties. Katra mūsu ķermeņa šūna ir kā mikrokosms, kas atspoguļo visuma principus. Jo vairāk mēs uzzinām par šīm sakarībām, jo skaidrāk saprotam, cik maz patiesībā zinām par dievišķi veidoto realitāti, ko saucam par dzīvi uz zemes. Ivars uzskata, ka mūsu fiziskais ķermenis ir tikai īslaicīgs apģērbs dvēselē, instruments pieredzes gūšanai šajā dimensijā. Viņa pētījumi ir aizveduši viņu pie neordināriem secinājumiem, kas izaicina oficiālo zinātni un vēsturi. Viņš apgalvo, ka pasaule visticamāk ir vairāk plakana ar kupolu virs tās, nevis rotējoša lode, kas lido cauri kosmosam. Aiz Antarktīdas ledus sienas, viņa prāt, atrodas citas, apslēptas pasaules un kontinenti, kurus sasniedz tikai izredzētie. Tie, kas pieder pie slepenajām zināšanu turētāju aprindām. Šīs zināšanas, pēc Ivara domām, tiek glabātas caur simboliem. Senie latviešu spēka zīmes, eģiptiešu hieroglifi un pat masonu simboli, kas atrodam uz valdības ēkām un naudas zīmēm, slēpj sevī milzīgu spēku. Forma rada enerģiju. Viņš pēta torsiona lauku ietekmi un kvantu struktūras, kas veido mūsu realitāti, un ir pārliecināts, ka pat mūsu DNS dubultspirāles uzbūvē ir iekodēts viss pasaules uzbūves princips. Ivars tic, ka enerģiju varētu smelt bezgalīgi no ētera, no apkārtējās telpas, kā to savos darbos pierādīja Nikola Tesla. Taču šīs tehnoloģijas tiek apzināti slēptas, lai uzturētu cilvēci atkarīgu no novecojušiem un dārgiem enerģijas avotiem. Viņš saprot vārdu un pat burtu maģisko spēku, to, kā senās valodas un lūkšanas spēj programmēt smalko pasauli, kas savukārt ietekmē mūsu fizisko dzīvi. Tāpēc viņš tik daudz laika velta pētot un analizējot šīs tēmas. Viņš lasa grāmatas un iesaka arī citiem. Svarīgi ir veidot kolektīvo masu apziņu, kas ir pamodusies un atver acis gaismai. Viņš lasa grāmatas par vēsturi, ko nemāca skolā, par Tartārijas impēriju, par nogrimušām pilsētām pie Britu salām, par gigantiskām zemūdens sienām Atlantijas okeānā un par pierādījumiem, kas liecina par zemes plaknumu. Šī ir viņa metode, kā pretoties sistēmai, nevis ar agresiju, bet ar zināšanām, atklājot melus, uz kuriem balstās modernā pasaule. Ivars apbrīno dabas pirmatnējo spēku, jūras, upes un zemes enerģiju. Peldoties Baltijas jūrā vai tepat Iecavā, viņš izjūt saikni ar šiem patiesajiem mūžīgajiem spēkiem. Šī saikne dod viņam spēku stāties pretī ne tikai Rail Baltica betonam un tēraudam, bet arī tai globālajai elitei, kas viņa prāt glabā patiesās zināšanas slepenās biedrībās, lai manipulētu ar pārējiem.
Viņa cīņa par mājām Lāči ir kļuvusi par daļu no lielākas garīgas cīņas par patiesību.